Labvakar. Pagaidi. Nu jā. Ko jāgaida? Jā. Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji. Man atkal prieks jūs redzēt pie zilajiem televizora ekrāniem. Un kā pirmais man šī vakara viesis ir Dainis Porgans. Un mani mazie draugi, man šī vakara viesis ir sarkano komandas kapteinis Jānis Jarans. Labvakar. Labvakar. Nu tā mēs esam kopā sanākuši, lai parunātu par vienu svarīgu notikumu Latvijas dzīvē. Jā, notikums ir tik svarīgs, ka vienkārši es pateikšu... Nebūtu vērts viņu pat pieminēt. Jā. Jo šajā telpā, kuri tagad ir tik daudz sviedru izlījuši un kur viss ir saslaucīts un ar aktierisko dvesmu viss ir piedvesmots tādā pakāpē, ka vispār jau vairs padvesmot nevar. Ir noticis jauns brīnums. Piedzimusi jauna mākslas filma. Jā, varētu teikt pat... Es pat teiktu zinātniski populāri mākslas filma. Jā. Par cilvēku dzīvi drūmajos kapitālismu apstākļos, kad viss ir tik tālu sakapitalizēts, ka principā nav kur pakapitalizēties. Jā, es teiktu pat Šekspīra vārdiem liela brēka, maza vilna. Var gadīties tā, jo pašlaik brēka sacelt ap šo filmu ir milzīga ažiotāža, bet kas būs tur redzams, man pat... Es redzēju pirmo sēriju. Varbūt neliela anonsa es pastāstīšu. Jums noteikti būs dažas vietas nesaprotams, tāpēc izstāstīšu anonsu. Jo filma ir latviešu valodā, tā kā iespējams varbūt būs problēma. Tekstu jūs sapratīsiet, bet bilde var būt problēma. Tātad filmas sižets pirmā sērijas tāds, ka es tur strādāju un tur notiek milzīgs hauss. Ir bijusi amnestija, ar vārdu sakot. Jā, un tad parādās Dainis un visu nokārto. Tāds varbūt tas... It kā pāris piegājienos ar vienu tādu platu sareni striepienu pa paleti tādu, kā malts tā nokārto visu lietu. Un pati smieklīgākā vieta, jo tā domāta komēdija, pati smieklīgākā vieta šajā filmā ir filmas beigas, tad, kad aiziet titri. Tad ir spraiga mūzika, titri aiziet un es smējos šausmīgi tajā vietā. Es domāju, ka mēs vēl šausmīgāk smiesimies, kad skatītāji būs jau noskatījušies šo filmu. Un, teiksim, vēl smieklīgāk būs tās, teiksim, algas un avans dienas. Tās būs pavisam smieklīgas, jā. Mēs pa velti nedodam. Tev neviens pa velti neko neprasa. Pierāds pie manis pie Rīgas viesnīcas uz stūrīti. Man tur ir baigi foršā šāns. Nopēc čivēns. Tas ar burbuļiem. Paldies. Es vēl piebraukšu. Sveicināti. Labdien. Labdien. Sakiet, lūdzu, vai šeit ir repčuki? Kāda repšuki? Repšuki sen jau beigušies. Nē, mazie repčuki, redziet. Laikam mazie repčuki. Kādi mazie repšuki? Te nekāda repšuka nav, te benzīntanks. Ak tā? Kur te jūs ieskrējāt? Ko? Stabā ieskrēju, stabā. Te jau mašīna lupatās? Tā, kāda mašīna? Ko te jūs kājām nācāt pakaļ benzīnam? Kādām kājām? Es esmu orientēšanās sacīkšu dalībnieks. Es meklēju, kur ir mazie repšuki. Kādi repšuki? Kas par... Velēna, Lēsim. Tā taču ir šajā te Gulbens rajona karta. Kur tā?
Točno. Re. Tā jau man šitie azimuti visi ir suši tagad. Nu, un kas jums bija par azimutu? Točno. Par to es nemaz nepadomāju. Uz ko jūs ķerat? Uz ko vajag, uz to ķeru. Sakiet, bet uz ko jūs ķerat? Uz ko jūs ķerat, sakiet? Nu, kā saka, makšķernieks makšķerniekam, tā var pateikt. Uz ko ķerat? Uz tabletēm. Uz tabletēm? Jā. Pret ko? Pret spidu. Pret spidu? Oho! Tad es drīz būšu klāt, jā? Labdien! Sakiet, lūdzu, vai jums tabletes pret spidu ir? Ai, jaunais cilvēks. Jau noķērāt. Nu vēl jau nē, tur jau tā lieta, bet es zinu vietas, kur ir. Šitā ir pilns. Oho! Jā. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Tātad jūs man prasīsiet, vaicāsiet, kas man ir aiz muguras. Aiz muguras man ir, redziet, klusais Burtnieku ezera līcis. Tātad mēs atrodamies Burtnieku ezerā, kur šis jaunais cilvēks ar spaini rokā. Jānis esmu. Jānis. Tātad, Jāni, pastāstiet, lūdzu, ko jūs šeit darāt? Redz, es lasu grāmatas ļoti daudz, ja? Teikas. Un, kā zināms, vienā teikā ir rakstīts, ka tad, kad Rīga būs gatava, tad viņi arī noies pa burbuli, nogrims, ja? Tā kā jaunā valdība ir, viss ir kārtībā, tad Rīgā jāgrims, bet kaut kam jānāk vietā. Un tad man netīšām rokās vienā šis Andreja Pumpura lāčplēs. To ir lasījuši viss, pilnīgi viss. Daini, tu esi lasījis lāčplēs? Es esmu lasījis, jā. Vai tu esi kārtīgi lasījis? Es esmu ļoti kārtīgi izlasījis. Es lasīju starp rindiņām. Vai tu zini, ka starp rindiņām daudz ir, kas rakstīts? Ir visādas zīmes ir. Un starp rindiņām ir rakstīts, ka šeit, Burtnieku ezerā, ir Burtnieku pils. Un tad, kad Rīga nogrims, tad Burtnieku pils jānāk augšā. Bet viņi pat uznāk nevar augšā, tāpēc, ka ūdens ir. Un tāpēc ūdens ir jāsmeļ nost, lai tā pils uznāk augšā. Un tā pils ir bagāta, pilna ar bagātībām. Tāpēc es smeļu šo ūdeni, bet vienam pašam man nav spēka. Es esmu sarunājis daudz bankas. Bankas ir ar mieru, palīdziet man smelt ārā un uzcelt augšā Burtnieku ezeru. Tāpēc es ieteiktu arī skatītājiem. Mīļie skatītāji, guldiet naudu Burtnieku ezera ūdeņu smelšanā. Mēs jums garantējam 120 spaiņu mēnesī, garantējam.
Tātad visi, kam ir kaut kādi spaiņi smeļamie, lūdzu uz Burtnieku ezeru. Un atcerieties, ka bagātības nav jāmeklē nekādos Džeka Londonas stāstos. Bagātības guļ šeit pat Burtnieku ezerā, 3 metru dziļumā. Un lasiet arī grāmatas teikas, jo šis Lāčplēša epos nav vienīgais epos, jo ir eposi vairāki. Kādi vēl eposi ir? Vēl ir tāda eposi kā Iliāda, Odiseja, Kalevala, Kalevipoeks. Jā, tātad lasiet eposus un nāciet šup smelt Burtnieku ezerā. Nav laika muldēt, jāsmeļ. Mans mīļais spīnings, vakar no lūzā, asi piecērtot. Spīnings, jāpāņu spīnings, kur lai jaunu ņēmu, atkal jāblatu. Spinings, arī blati nelīdz, ko lai tagad daru, bet gribas spinningot. Spinning, jāpāriet uz tīkliem, tu man lūdzu piedod, nu ar Dievu sveiks, paliec sveiks. Kuku! Čau! Kaķis mājā? Ir mājā, tu nebaidies, es jau viņam reņģītis nopirku. Tu atnes? Nav nekā. Ej, pasīt pagrabā viņu, Jā. Sveiks, Riebeklīte. Kāpēc tu neskaties uz mani? Riebeklīte, nu paskaties uz mani, nu? Kas galvas sarēba? Es ar galvu sarēbu. Kāpēc tu nerunā ar manu Riebeklīti, ko? Parunājies ar manu Riebeklīti. Kā tev sauc? Policis kungs, kas te notiek jūsu parka? Vieni zilie. Ko tad jūs nākat uz mūsu parciņu? Pūlāns. Kolēģi, Andrīt, nāciet patīriet, lūdzu. Man te atkal kaut kas aizspļāvies ciet. Jā. To lielo līniju. Jā. Labi. Vai, Dievs, Andrīt, cik es jums reiz neesmu teicis? Nevajag tā spļaut uz linzām. Bet man kodīgs tas spļāviens. Vai, Dievs? Ir labi. Kāda jums tā kvalifikācija? Pilnīgs āprās. Kur jūs? Docents. Docents, jā.
Es jūs pilnīgi gribētu pazemināt amatā. Jūs par šādām cūcībām. Nu, skatieties. Nu, es redzu, jā. Nu, ko es varu teikt? Nu, redz, tā trešā partija ieiet tajā 4. Arkus centauriskajā zvaigznājā, vai ne? Jā. Tā, kas ir pa vidējuši, tā ir cevišķi tā partija, jā? Tā tam veiksmes nav. Jā, tiem nekas nebūs. Nekādas veiksmes nebūs. Tiem nav nekā. Jā. Nu, tā mēs, reku tās jau skrien, tas dižais politiķis vai kā, nu, Pa piena ceļu, ja? Jā, pa piena ceļu. Ar 2 spaiņiem rokā. Viņš jau vakar skrēja. Jā, tas, kas pa avīzēs tik bieži rakstīja. Jā. Un vēl tas otrs draudzīši viņam, tas līdārs, tas tāds deks spaidīgs vienmēr. Un ga Jupiter, paskatieties, kā tu ozons. Ozons ga Jupiter. Ko tas mums saka? Ozons? Ko mums saka? Tad man tā jāsmējās. Andrīt, jums te jautājumu, kā ozons tā nevar runāt? Kā viņš var runāt? Ko viņš man var pateikt? Bet kā tā tam latam kurs? Tā būs, kad nebūs? Kurs? Kur tā? Kurs. Latam? Jā. Vai die? Ozols. Es tev teikšu nokalts ozols. Jā, saknes pūst. Jā, nokalts ozols ir. Saknes pūst. Saknes pūst. Zvaigznes saka saknes pūst. Un tā vēl, Andrīt, ziniet, pierakstiet, ka rītā būs lietus. Rīt būs lietus, negaisīgs, ar īslaicīgām pārmaiņām, garlaicīgā formā. Garlaicīgā formā lietus. Smags lietus, jā. Bet nekas tak nav redzams, kā jūs to zināt? Bet, Andrīt, bet man tā kauls lauž, kā jūs nesaprotat? Jūs ir tāds rēmatisms. Rēmatisms, jā. Sidorovs? Maču. Ko tad tik sarkans? Bietītis garšo, vakar ēdu. Bietītis. Ko jūs fekāli ar tās čemodānu atnesāt? Māsiņ, tieši kā padomāju. Aldır. Dalal dedim PSSS balakını buduhu. Aldır hamını PSSS? Adamı hamını nondu inosisi. Vahamırlı hamısın sisi? Madem mahmı sisi. Ay, mahal bardalda hamdır sisi. Mahamarlı. Mahaldaldır firgaldır ham. Oduduchen ignap bakmufli, ornachen dur. In de arena mag je wach. Wach. Egama, wachamagalder. Erbalgander. Gorbelgabber. Aardigemelder. Blagemelder. Dergemelder. Oei, dergemelder. Balagamarlabber. Ambergel, dergemelder. Magamerlabber. Nee? Maar dan wap, kom maar. Wagermel. Wagermerlabber. Gaarlaar, je gaat. Margel, dergem. Dergemelder door. Wagermel. Wagermel. Sisi bakamadasın. Bedel kamadasın. Besin hep sisi. Hah, kumlara. Ya bakamam ne ya kumalar kan. Yaudinez. Yaran. Klitschka. Man wil nou. Boos. Dekabris. Vader Birik, deze is. Pogos, Kochmas taisīju. Kochmas. Kochmas. Kas var tāds kochmas? Nu, kochmas.
Kohmas uztaisīja un iesēdināja mani. Jā, tevi, pa Kohmam. Zināt, uz vecas stulbeņas, pa Kohmam tevi. Nu, ka uztais kungs vienu Kohmu. Nē, veči, slikti beigsies. Veči, nevajag. Slikti būs, slikti nevajag. Nē, nevajag, tiešām nevajag, lūdzu, nevajag, ja? Veči, tiešām slikti beigsies. Nē, uztais Kohmu, cienāt mēs no tevs tik uztaidīt. Itpūks kaitās no tis palstar, ka jau nāvā vēl izlātās. Es uztaisīju. O, nu, Kohmu, visi. Bet jūs paši gribējāt. Davai! Jūs paši gribējāt. Jūs paši gribējāt. Skaitli 3, 1, 2, visi Kohmu. Jūs paši gribējāt. Vecais, malā! Es taču teicu, ka būs Kohma! Kungs, šeit ir atļauts braukt tikai ar 40 km/h. Jūs pasniedzāt ātrumu. Bet es taču braucu arī ar 40. Lūdzu, pieiesim pie radara. Jāni Radar, kā brauc mašīnas ar 40 km/h? Un kā brauc šis kungs? Nu, redziet? Nē, nu, sajūtu. Labdien! Labdien! Papīrs ir jums, fotopapīrs. Jā, lūdzu. Jā. Lūdzu, šeit ir 6 x 9. 54. 10 x 12. 120. 3 x 4. 12. Es jūs prasu, jūs fotopapīru vēlaties? Jā. Nu tad kādu jūs vēlaties? 6 x 4. 54. 24. Staigā te visādi gaisa jauc tikai, zin te. Dakteri, labdien! Labdien! Te sakiet, jūs pat varētu pārvest no manas nodaļas uz 17. nodaļu. Kāpēc? Ja tāpēc, ka mūsu brokastīs dod tikai putras, bet 17. nodaļā dod putras un vēl pīli arī. Pīli? Jā. Jūs nezināt, kas viņš teica tā? Vai, doktor, neuztraucies, tas šitajā stūrī vienmēr tā gadās. Jā. Iesim šo. Jā. Labdien! Sveicināti! Es skatos, jūs neesat vietējais. Jūs laikam esat no ārzemēm. Jā, es esmu atbraucis uz dzimteni nedaudz. Un ja mums te tāda socioloģiska aptauja, mums tādas ģimenes tēmas mēs risinām, ja? Sakiet, lūdzu, nu ko jūs šeit darāt? Es esmu atbraucis šeit uz dzimteni nedaudz savā kāzas ceļojumā. Jums ir kāds ceļojums? Lieliski, lieliski. Bet vai es skatos, jūs viens pats esat? Kur tad jūs otrā puse? Nu, pie mums Amerikā kādam tomēr jānodevēs saimniecība, es tā kā viens pats te atbrauc, jā. Nu, sakiet, lūdzu, nu ko jūs domājat par latviešiem, par latviešu tautu, par cilvēkiem, kas šeit dzīvo? Es esmu otrais Latvijā, es esmu pārsteigts. Latvija ir liela matemātiķa tauta. Jā, un no kā jūs to tā spriežat? Ziniet, es apstaigāju ne tikai šeit centru, bet es apstaigāju nomals, jā. Un tur tā dzīvo nabadzīgāk, bet es pārsteigts par viņu matemātikas kultūru. Savukārt, tie cilvēki raksta uz sienām, uz žogmalēm, rēķina formulas. Man, diemžēl, pat neizprotams formulas, ja? Tur ir tā X, Y, un tad ir vēl viena tāda integrāla formula, zīme, ko es nepazīstu, ja? Es esmu pārsteigts tiešām matemātiķi, un es domāju, ka es atvēršu vēl vienu matemātisku koledžu šeit Latvijā. Es gribu sagādāt jums pārsteigam. Nu, tad es apsveicu jūs ar šādu projektu un ceru, jā, tiešām. Tiešām mēs esam liela matemātiķa tauta. Jā. Nu, kas tur ir? Aiziet, ziņot! Jā, nu, kas tur ir? Aha. Ģenerālkungs. Nu? Dēls piedzima. Nu, apsveicu jūs, Jarān, apsveicu, nu. Ģenerālkungs, bet dēls piedzima. Nu, jā. 50 latu prēmiju saņemsiet grāmatvedībā. Ģenerālkungs, bet dēls pirmzimtais. Nākamais policists. Ak tā. Nu, ģenerālkungs. Nu, labi. 100 latu grāmatvedībā. Ģenerālkungs, nu tiešām svētki dēls piedzima. Ģenerālkungs, nu nevar to, nu, ģenerālkungs. Nu kā nekā dēls, nu. Jaunatne, kad es biju tāds, Nu labi, ņemiet tā teikt, šito te, izkariet, un tad lai jums
Tā labi tā teikt. Kur tā kārsiet? Ģenerālkungs, Brīvības ielā, pašā sākumā jau. Un tā kvartiņš tikai, kvartiņš. Un tāpēc viņiem. Tāpēc viņiem. Ģenerālkungs, atvēr, ka traucēja. Uz dēlu veselību tad. Uz priekšu jārāda. Uz priekšu. Cīnos. Mūsu tanki bistri. A ļuģi sām paņemājies. Pasties tā, migalka darbojās vai nedarbojās? Nevis migalka, bet bākuguns, ja? Nu, bākuguns. Darbojas, nedarbojas, 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 darbojas, darbojas, nedarbojas, darbojas, nedarbojas, darbojas. Aha, jaunsaimnieks Porgans. Jā. Tā. Mūsu pagasts taisa kopējus Līgos svētkus. Piedalīsies? Jā. Ļoti labi, tā. Tad 21. ugunskurs būs, ja? Būs te meža malā būs tā. Tā. 11. būs šeit rakešu saušana. Ar pistolēm vai? Sausim pjēzera sausim, jā. Jā, visādi būs, petardes būs sausim. Tad ir vienos būs šeit dejas sāksies zakuskajām pašam līdzi. Alus būs, jā. Nu, i tad divos pilsgrupās grupenseks. Gribi? Gribu. Kas tur vēl piedalīsies? Kas vēl? Nu te Rīgas viesi būs, tad muzikanti, pagaste vecis, es būšu, nu tad tu būsi, tava sieva. Nē, tādas nē. Tu nē? Tā nē. Nu tad es tevi strīpoju ārā. Tad tu ārā. Jā. Labi? Jā. Tad tu pats divos nenāc tikai. Nē. Tā priecīgus Līgo. Līgo. Danila! Tu fels! Es ir pilsnā. Nu, moin! Nu, kas ar tevi tā, ko? Sieva. Sieva? Sieva. Ja mana sieva kaut vai pirks man pieskārtos, viņai. Nu, dabiski. Ko tad tu domā? Kas tam man te čemodānā? Mēs atkal esam kādā no Vecrīgas ieliņām, un mēs esam nostājušies pie visiem zināmas vietas. Paldi! Paskatiet! Halo! Atvainojiet! Latvijas televīzija. Sakiet, lūdzu, ko jūs te darat? Kaisu, redziet, skrējlapiņas. Savādi. Parādiet, lūdzu. Jā. Bet sakiet, kādēļ tad viņas ir baltas? Nu, tāpēc, ka visiem tāpat viss ir skaidrs jau. Nekas tur mums nesanāca.